Iekšlietu ministre Linda Mūrniece apstiprināšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka amatā nolēmusi virzīt pašreizējo ugunsdzēsēju Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieku Oskaru Āboliņu. Āboliņa kunga priekšrocība ir tā, ka viņam ir ļoti liela autoritāte pašu ugunsdzēsēju un glābēju vidū. Viņš ir sācis strādāt no pašas apakšas uzdienējies līdz šobrīd reģiona priekšnieka amatam. Līdz šim Āboliņa pakļautībā bijuši 3200 darbinieku, norāda pašreizējais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Ainārs Pencis, kurš no 1. aprīļa dosies pensijā. Viņš dienesta gaitas laikā ir izgājis pilnīgi visas tās institūcijas, strādājis tajos, kas mums ir. Viņš ir bijis operatīvais darbinieks, ir braucis uz ugunsgrēkiem, vadījis ugunsgrēku dzēšanu, viņš ir profilakses darbā strādājis, viņš ir civilās aizsardzības darbā strādājis, viņš ir daļas komandieris bijis, tā kā viņam ir pieredze praktiski pa visu spektru, kāda darba pienākuma ir, viņam tāda pieredze ir bijusi. Kopumā uz priekšnieka amatu kandidējušas 5 personas. Pats Āboliņš norāda, ka jūtas ļoti pagodināts, ka viņa līdzinājais darbs ir novērtēts tik augstu. Es esmu atvērts dialogam gan ar arotbiedrībām, gan ar masu mēdījiem, gan ar sabiedrību. Par Āboliņa iecelšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka amatā tagad būs jālemj valdībai.